Sveiks, Rūķi! Nobiedēji! Piedod! No, kas viežas? Nu ļoti labi, visu rītu strādāju. Ko tu tādu darīji? Šķiroju izlietoto iepakojumu. Ko tu darīji? Šķiroju izlietoto iepakojumu. Vai tu zini, kas tas ir, Rūķi? Nu, tā līdz galam laikam īsti nē. Nu, tad klausies. Nu? Tad, kad tu dodies uz veikalu, kur tu limonādi? Kabatās, lai? Kur tad limonādi kabatās, lai bērni? Nu, kur tad mēs viņu lejam? Nu, pudelēs tā klejam Rūķi, tad pudele, tas ir limonādes iepakojums, kastīs tas ir brokastu pārslu iepakojums, maisiņš maizes. Tad tu to visu pārnes mājās, limonādi izdzer, brokastu pārslu sapēt, pāri paliek tukša kastīte, tukšas pudeles. Tas tad arī ir tas izlietotais iepakojums. Tik vienkārši? Protams. Klau, bet kur tu pēc tam to visu? Nu, pēc tam mēs to visu šķirojam. Pudeles pie pudelēm, papīru pie papīra un stiklu pie stikla. Un? Pēc tam to visu nesam prom uz speciāliem konteineriem. Lūk, pudeles metam plasmasai domātajā konteinerā, kastītes metam kartonam un papīram domātajā konteinerā, savukārt stikla konteinerā. Galvenais atcerieties, ka uz katru no konteineriem būs rakstīts, kas šajā konteinerā jāmet iekšā. Katrā vietā varbūt var atšķirties savs. Jā, bet uzraksti vienmēr pateiks, kas kurā konteinerā metams. Tik jālas un jāmet iekšā. Tieši tā. Cik vienkārši. Klau, bet es skatos, kas tad čīpa mājiņa te tāda ir. Tās lietas mums ir ļoti daudz. Tās ir elektroprecēm domātais laukums. Tur mēs vedam prom veco televizoru, veco fēnu, gludekli, visu elektropreci, kas mums nolietojās, saplīst, to visu vedam prom uz šo laukumu. Tātad, lai nekrājās mājās, tas viss ir jānogādā šajā laukumā. Tieši tā. Kolosāli. Klau, reku tāda maza kastīte. Ko mēs tur liekam iekšā? Tur mēs liekam baterijas. Vai tu, Rūķi, zini, kur šāds kastītes atrodas? Veikalā? Es neesmu pamanījis. Nu, Rūķi, tad tagad, kad tu dosies uz veikalu, ja tev mājās ir kāda veca baterija izlietojusies, to visu ņem līdzi uz veikalu, un tur būs speciālās kastītes, kur tās baterijas var izmest. Lieliski! Klau, bet kas šī tāda par kasti? Rakstīts komposts. Nu, ko mēs bērni metam kompostā? Banānu mīzes un zāli. Nu jā, tas viss atgriežas atkal dabā. Pilnīgi pareizi. Klau, bet es skatos, ka te mums ir vēl viena krāsa, un tur rakstīts atkritumi. Nu, ne visas lietas mēs varam sašķirot. Proti vecās autiņbiksītes, vecas apavus. Tos tad mēs metam šajā konteinerā, kur rakstīts atkritumi. Nu jā, kaut kur taču tas viss ir jāliek, vai ne? Tieši tā. Nu man viss ir skaidrs.